tieši starptautiskās jāšanas federācijas rīkotajās sacensībās. Un šis temats radās, šis lekcijas saturs radās gan no manas pašas pieredzes strādājot fejas sacensībās, gan arī no kolēģiem, kas strādā galvenokārt citās Baltijas valstīs sacensībās, ir bijuši veterinārārsti. Viņu komentāri par gan jātnieku, gan viņu palīgu zināšanām par to, kam un kā ir jānotiek sacensībās. Un laikam, ka pats viens no tādiem lielākajiem un galvenajiem tematiem, kas izraisa vienmēr ļoti daudz jautājumus, ir tieši vakcinācijas. Un sākot ar to, ka visiem zirgiem, kas piedalās sacensībās, gan starptautiskās, gan nacionālās, gan arī rekomendējoši raksturs būtu arī vienkārši treniņu sacensībām, ir jābūt vakcinētiem pret zirgu gripu. Lielākā daļa no pieejamām gripas vakcīnām ir kombinācijā ar vakcināciju pret stingumkrampjiem. Tas nav obligāti, bet mēs, protams, vienmēr iesakām to izmantot un vakcinēt zirgus arī pret stingumkrampjiem. Un kaut gan ir zināms, ka tieši pret stingumkrampjiem šī imunitāte saglabājās ilgāk nekā pret saslimšanu ar gripu, bet mēs vienalga labāk ir nekas nenotiek ļauns šo zirgu pārvakcinējot atkal ar gripas un stingumkrampju vakcīnu. Pilnīgi noteikti ir mazāks ļaunums nekā, ja zirgs saslimst ar stingumkrampiem. Un ir dažas valstis, kur ir nepieciešamas arī citas vakcinācijas pret citām slimībām, piemēram, pret herpes vīrusu. Šobrīd atsevišķās Eiropas valstīs tiek pieņemts, ka tas būs obligāta prasība arī pret rietumnīls vīrusu. Arī šīs vakcīnas, ja tādas tiek veiktas, ir noteikti jāatzīmē zirga pasē. Kāpēc zirgus vispār vajadzētu vakcinēt pret zirgu gripu? Jo kaut kādā periodā šī slimība bija ļoti maz izplatīta, bet šobrīd šie uzliesmojumi notiek visā pasaulē. Un arī pie mums, gan Latvijā, gan Baltijas valstīs, viens lielāks uzliesmojums bija pāris gadus atpakaļ, bet mazāk uzliesmojumi ir katru gadu. Un skart var visbiežāk ar šo slimību slimo zirgi, kas nav vakcinēti vai vakcinēti neatbilstoši ražotāju noteiktajiem laika intervāliem. Un kaut gan pret šo vakcināciju nesniedz 100% imunitāti, bet arī pēc šiem uzliesmojumiem, kas bija pie mums, mēs redzējām, ka zirgi, kas bija vakcinēti, kaut gan arī bija, kas viņiem saslima, bet viņiem bija mazāks vai nenovēroja komplikācijas pēc slimošanas, un arī slimības gaita bija īsāka un vieglāka. Un attiecībā par feju prasībām, kāpēc šīs vakcīnas tiek prasīts, ir arī lielā mērā, lai samazinātu vīrusa cirkulācijas risku sacensībās. Jo vairāk ir vakcinēti zirgi, jo mazāk notiek šī vīrusa cirkulācija. Vakcinācijas jebkuram dzīvniekam un jebkuras vakcinācijas var veikt tikai licencēts veterinārārsts. Bet attiecībā uz zirgu gripas vakcīnām un sacensību noteikumiem tam nav jābūt reģistrētam feju veterinārārstam. Jebkurš licencēts veterinārārsts var veikt vakcināciju un var ieveikt ierakstus zirga pasē. Bet katra zirga atbildīgā persona par zirgu, kas ir zirga īpašnieks, jātnieks, palīgs, kas attiecīgajā brīdī ir šī atbildīgā persona, ir atbildīga par to, ka zirgs ir vakcinēts saskaņā ar jāšanas federācijas noteikumiem.
Un tā nav veterinārārsta atbildība. Un, jo veterinārārsta atbildība ir atvest kvalitatīvu vakcīnu, konstatēt, ka zirgs ir klīniski vesels, ievadīt šo vakcīnu un ierakstīt tajā dienā, kad viņš to ir veicis zirga pasē. Bet kad ir šī diena, kad šī vakcinācija ir jāveic, ir atbildīgās personas atbildība. Un, lai gribētu iziet cauri šiem noteiktajām prasībām, kādi ir vakcināciju intervāli. Tātad, jebkura zirga vakcinācija sākās ar pamatkursu, jeb ievadvakcinācijām. Un tad pirmā, jeb V1 vakcīna, sākotnējā vakcinācija ir 0. dienā, un kas būtu, kā piemērs, šeit ir 2024. gada 1. marts. Zirgi, kuri ir saņēmuši tikai šo te pašu pirmo vakcināciju, nedrīkst doties vēl uz sacensībām. Viņiem noteikti ir jāsaņem V2, jeb 2. vakcinācija no pamatkursa, un kas attiecīgi ir jāveic starp 21 un 60 dienām pēc V1, jeb pirmās vakcinācijas. Un te ir nelielas izmaiņas no 2024. gada janvāra, kad agrāk šī te intervāls starp V1 un 2 bija līdz 90 dienām, un šobrīd tas ir samazināts uz 60 dienām. Un lielākā daļa veterinārā ārstu un arī izvēlās, mēs vienmēr sakam, ir mēneša intervāls starp V1 un V2. Bet pēc noteikumiem tas var būt arī līdz šīm 60 dienām. Un, protams, tas nenozīmē, ka tie zirgi, kas ir vakcinēti līdz 24. gada janvārim, ka viņiem būtu jāveic jauns pamatkurs, ja viņiem pārsniedz šīs 60 dienas, bet, teiksim, ir 80 dienas starp pirmo un otro vakcīnu. Bet sākot ar 24. gadu, veicot tiem, kam veiks jaunu ievadvakcināciju, ir jāievēro šis intervāls starp pirmo un otro. Un zirgi, kas ir saņēmuši šo pamatkursu, jeb ievadvakcināciju 7 dienas pēc 2. vakcinācijas, jau drīkst doties uz sacensībām. Pirmā revakcinācija ir arī obligātā intervālā 6 mēneši un 21 diena pēc 2. vakcinācijas. Sekojot šim te piemēram, ja pirmā vakcinācija ir 1. marts, 2. 1. aprīlis, 3. 1. oktobrs, tas būtu mēnesis un attiecīgi 6 mēnešu intervāli. Zirgi var piedalīties sacensībās pēc šīs 3. vakcinācijas 6 mēneši un 21 dienu. Un tad ir nepieciešama turpmākā revakcinācija. Bet, ja zirgi nepiedalās sacensībās, pēc 3. vakcīnas pēc 1. revakcinācijas, turpmākās revakcinācijas var veikt 1 gada laikā pēc iepriekšējās vakcinācijas. Bet nedrīkst pārsniegt šo te gada intervālu pat par 1 dienu. Un zirgiem ir jābūt, zirgi var joprojām piedalīties sacensībās, ja viņi ir vakcinēti 6 mēneši plus 21 dienu, tad nepilni 7 mēnešu laikā pēc ierašanās sacensībās, bet viņi nevar ierasties ne pēc vienas vakcinācijas, revakcinācijas 7 dienas pēc šīs vakcinācijas. Ja, tad vienmēr ir 7 dienu intervāls pēc vakcinācijas. Un mazliet, kas ir biežākās neskaidrības, ir tieši ar ko mēs saskaramies, ir tieši šī revakcinācija ar gada intervālu un pusgada intervālu. Un tāpēc šeit ir tāds piemērs, ja zirgam ir pareizs ievadvakcinācijas kurs. Pirmā vakcīna, teiksim, ir 1. aprīlis 21. gads, 2. vakcīna 1. maijs 21. gads, 3. pēc pusgada 1. oktobrs 21. gads,
Un tālāk šo zirgu revakcinē reizi gadā. Ja pirmās 3 ir pēc plāna, tad ir reizi gadā. Tas ir bijis 30. oktobris 22. gads, 29. septembris 23. gads. Un šeit ir 24. gadā plānotas sacensības no 11. līdz 14. aprīlim. Šajā brīdī ir jautājums par to, vai zirgam vajag. Viņš jau ir pa vidu bijušas ar gadu intervalu vakcinācijas, un tagad nāk sacensības. Bet zirgs ir pēc noteikumiem pareizi vakcinēts, ņemot vērā, ka viņš iepriekšējā periodā sacensībās nepiedalījās. Tad ir jāskaita pēdējā revakcinācija ir bijusi 29. septembrī, kam pieskaitot 6 mēnešus un 21 dienu, šī pēdējā revakcinācija dalībai sacensībās ir derīga līdz 18. aprīlim 24. gadā. Un līdz ar to tas iekļaujās plānotajā sacensību laikā, kas būtu no 11. līdz 14. aprīlim. Ja šis zirgs pēc šīs sacensībām atkal nolem vairāk nepiedalīties sacensībās, viņam tā nākamo revakcināciju var taisīt attiecīgi pēc gada no viņa pēdējās revakcinācijas, kas ir bijusi septembrī. Bet ja viņš nolems, teiksim, maijā būs nākošās sacensības, tad viņš nevēlākā 7 dienas pirms šī maija sacensībām būs jāveic jauna revakcinācija. Un šī ir vienmēr rada lielu samulsumu par to, ka ja zirgi ir vakcinēti ar gada intervālu periodā, kur viņi nepiedalās sacensībās, vai viņiem skaitās šis vakcinācijas kurs. Vienmēr ir noteikums par to, ka ir jābūt pareizam ievadu vakcinācijai, kas sastāv no 3 vakcīnām, V1, V2, V3. Un tālāk tas var būt gada intervāls līdz brīdim, kad zirgam ir jāsāk piedalīties sacensībās. Un no vakcinācijas līdz sacensībām nedrīkst būt ilgāk par 6 mēnešiem un 21 dienu. Jauns ievadu vakcinācijas kurs ir jāveic tad, ja nav pareizs ievadu vakcinācijas kurs, respektīvi šis kāds no intervāliem starp V1, V2, V3 ir pārāk garš. Šis biežāk reti, kad viņš būs par īsu, nav redzēts. Un vai, ja intervāls starp revakcinācijām pārsniedz 1 gadu. Ja zirgam, pat ja tā ir 1 diena, šīs vakcinācijas iepriekšējās skaitās nederīgas un ir jāveic jauns ievadu vakcinācijas kurs, sākot ar V1, V2, V3. Tik daudz par sacensībām, par vakcinācijām. Gatavojoties sacensībām, es gribētu ieteikt, ka jo sevišķi šobrīd, kad ir jauni noteikumi ar zirga izmeklēšanas atbraucot sacensību vietām, ko nodrošina veterinārā ārsti, līdz ar to šajā sacensībās ir noteikti laiki, kad zirgi var atbraukt un kuros laikos šī izmeklēšana atbraucot tiks veikta, līdz ar to arī staļu atvēršanās laiks un izvadas laiks, jo agrāk tas nebija tik strikti noteikts, varēja ierasties sacensību vietā, kad bija ērti un cikos gribēja, bet šobrīd šie laiki tiek noteikti tāpēc, ka šajā laikā ir jābūt veterinārārstiem, kas var veikt zirga izmeklēšanu. Un tāpat zirgi nevar atbraukt izvadas laikā, jo veterinārārsti vienkārši nevar nodrošināt, nav tik lielas komandas nekur, lai nodrošinātu vienlaicīgi zirgu izmeklēšanu atbraucot un izvadi. Tāpēc, kādu jūs varat redzēt, teiksim, šajā piemērā, tas ir no sacensībām, kas plānots maijā Polijā, ja, tad staļa atvēršanās laiki ir 4. rītā, iebraukšanas laiks, ja izmeklēšana atbraucot ir no 8 līdz 3, tad tas ir arī iebraukšanas laiks sacensību vietā, jo zirgus nedrīkst ievest stallī, kamēr tiem nav veikt šī izmeklēšana. Nu, un tālāk var redzēt, šī iebraukšana tad ir līdz 3, un no 3 līdz 5 sākās izvada, un šajā laikā zirgi atbraukt vairāk nedrīkst.
Nākošais, kad esam iepazinušies ar nolikumu atbraukšanas laikiem un gatavojamies sacensībām, ir slavenā FEI aplikācija, kas nu jau darbojās 3 gadus un šķiet diezgan ērta, kad pie viņas pierod. Un te ir links, bet jebkurā gadījumā vienkārši Google ievedot FEI aplikācijas diezgan ātri var nonākt mājaslapā, kur ir redzamas visas FEI aplikācijas. Un tās nav tikai viena, šī te FEI Horse App, par kur tur runāsim, bet tās ir vesels 8 aplikācijas, no kurām īstenībā vairākas ir ļoti noderīgas visiem, kas ir iesaistīti jāšanas sportā. Bet mazliet vairāk par FEI Horse App šobrīd, kas ir aktuāli braucot uz sacensībām. Tad visiem zirgiem joprojām ir, braucot uz starptautiskajām sacensībām, 3 dienas pirms ierašanās sacensībās ir jāmēr 2 reizes dienā temperatūra un jāievada tā šajā te aplikācijā. Un 3 dienas, tad tiek skaitīts, ja zirgam ir jāierodās trešdienas sacensību vietā, tad attiecīgi sākot ar iepriekšējo svētdienu, pirmdienu, otrdienu, šī temperatūra ir jāsāk mērīt 2 reizes dienā un jāievada aplikācijā. Normāla zirga rektālā temperatūra ir 37 līdz 38 grādi Celsija, nevajag uztraukties, ja viņa dažkārt ir zemāka, un nedaudz virs 38 grādiem bieži arī ir normas robežās. Bet pieļaujamā temperatūra, lai zirgi varētu piedalīties sacensībās, ir līdz 38,5 grādiem. Un otra lieta, kas ir atbraucot uz sacensībām, ir šajā pašā aplikācijā jāizpilda pašsertifikācijas veidlapa. Šī veidlapa, šī forma šis certifikāts ir jāizpilda līdz ierašanās brīdim sacensībās, no dienu pirms līdz ierašanās brīdim, bet tam ir jābūt aizpildītam, iesniegtam aplikācijā pirms jūs zirgu izvedat no mašīnas un viņam tiek veikta izmeklēšana atbraucot. Kas vēl nav lietojuši šo aplikāciju, tad viņu nolādē atkarībā no tā, vai caur mājaslapu FEI vai App Store, tiem, kam ir Apple iekārtas vai Google. Un vispirmais ir jāielogojas ar savu FEI numuru, un tālāk jāpievieno savi zirgi, jeb My Horses. To var izdarīt gan vienkārši ievadot zirga vārdu, gan ievadot viņa FEI numuru. Ja jūs ievadīsiet tikai zirga vārdu, iespējams, ka parādīsies ļoti daudz zirgi ar šo vārdu, un tad ir attiecīgi jāizvēlās pareizais. Tāpēc visātrāk ir ievadot FEI numuru vai skanējot zirga pases mikroshēmu. Jūs pievienojat attiecīgus cik zirgus, ar kuriem jūs būsiet saistīti. Tālāk, kad atver konkrēto zirgu, kā var redzēt otrajā attēlā, šajā gadījumā jums atverās izvēle, kur var redzēt personas, kas ar šo zirgu ir saistīts. Tas ir atkarīgs no tā, ko jūs ievadat, vai arī iespējams kāda persona ir, kam zirgs ir piederējis vai arī pieder ir arī savā aplikācijā, viņu piesaistījusi sev. Tad ir zirga veselība, horse health, kur ir temperatūra, self-certification form, kas ir šis te pašsertifikāts, un arī EHV1, jeb herpes vīrusa tests. Tas ir attiecīgi tām sacensībām, vai tad, ja jums viņš ir veikts, tad šo arī var ievadīt, bet tas šobrīd nav obligāti mūsu zonas sacensībās. Un tālāk attiecīgi atverot temperatūras sadaļu, jums parādīsies kalendārs, rīt un vakar temperatūra, kur tas ir jāievada. Tātad 3 dienas pirms sacensībām un, protams, nedrīkst aizmirst sacensību dienās.
Un attiecībā par šo te pašsertifikātu, attēls, kas ir vairāk par labi, self-certification form, kad jūs atvērsiet, uzspiedīsiet uz zirgu, nospiedīsiet viņa certifikāta formu, jums parādīsies sacensības, un jums no šīm sacensību listes ir jāizvēlās tās, uz kurām zirgs plāno braukt. Un tālāk, attiecīgi sekojot norādēm, jāapstiprina, ka zirgs ir klīniski vesels, tam nav bijis drudzis un tā tālāk, un jāapstiprina šis certifikāts. Tiešām lietošana īstenībā ir ļoti vienkārši, mazliet prasa laiku, bet jauns uzlabojums ir tad, ja tiem, kam ir nepieciešams vairākiem zirgiem veikt, tad pildīt šos certifikātus, tad uzreiz var, un kas brauc vienām sacensībām, tad uzreiz var izvēlēties, 3 zirgus un vienlaicīgi viņiem aizpildīt certifikātu. Ierodoties sacensībās, visās starptautiskajās sacensībās zirgiem tiek veikta izmeklēšana atbraucot, jeb examination on arrival. Un šīs izmeklēšanas laikā zirgs vispirms saņem, veterinārārs vispirms saņem zirga pasi un pārbauda katra zirga identitāti. Gan izmantojot diagrammu, aprakstu un mikroshēmas numuru, respektīvi nolasa arī mikroshēmu. Tad tiek pārbaudīts, vai zirgs ir vakcinēts pret zirgu gripu saskaņā ar noteikumiem, vai pārbauda arī, protams, vai pase ir derīga. Un, kad šis ir izdarīts, veterinārārs arī pārbauda, vai FEI-HORSAP aplikācijā ir aizpildīta zirga veselības pašsertifikācijas veidlapa un reģistrēta temperatūra 2 reizes dienā, 3 dienas pirms zirga ierašanās. Tad ir jāizmēra zirga temperatūra, un atgādināšu, ka veterinārārs to nedara, to dara attiecīgi jātnieks palīgs personas, kas ir ar zirga ierašanās, tāpēc vienmēr ir labi, ja atbraucot uz sacensībām, jums ir kāds palīgā, kas viens var pieturēt zirgu un otrs var izmērīt temperatūru. Tas nav jādara veterinārārstam, bet šo te atbraukšanas temperatūru veterinārārsts reģistrēs aplikācijā. Un ļoti svarīgi, tad jau braucot uz sacensību vietu, sagatavot termometru, sagatavot zirga pasi, jo pirms jūs izvedat zirgu no mašīnas, jums ir jāiedod pasi un jābūt rokā termometram. Un tikai pēc tam, kad veterinārārsts ir veicis zirga apskati, identifikāciju, novērtējis, vai tas ir klīniski vesels, jo, ja veterinārārstam liksies, pat ja temperatūra būs normāla, ka zirgam ir kādas aizdomīgas pazīmes, viņš var veikt papildus izmeklējumus. Tikai ar veterinārārsta atļauju zirgu jau varēs vest uz sacensību staļiem. Ja zirgiem nav korektas vakcinācijas pret zirgu gripu, vai viņš šo statusu nevar apstiprināt, nevar uzrādīt pasi, tādus zirgus sacensību stallī neielaiž, un tie ir jānovieto izolācijas stallī. Tāpat, ja zirgiem ir infekcijas slimības pazīmes, galvenokārt tas varētu būt drudzis virs 38,5 grādiem vai klepus izdalījumi no deguna, tos tāpat neielaiž sacensību stallī un ir jānovieto izolācijas stallī. Un, ja mašīnā ir bijuši vairāki zirgi, no kuriem vienam konstatē paaugstinātu temperatūru virs 38,5 grādiem, arī pārējie zirgi, kas ir atbraukuši ar šo transporta līdzekli, tiek uzskatīti par kontaktpersonām, kontaktdzīvniekiem, un tie arī netiek laisti sacensību stallī, un tiem tiek novietot izolācijas stallī. Līdz ar to pēc noteikumiem, ja ierodās sacensību vietā ar vairākiem zirgiem vienā transporta līdzeklī,
tad, kamēr visi šīs zirgi no šīs mašīnas netiek izmeklēts un konstatēt, ka viņi visi veselības stāvoklis atbilst normai, nedrīkstētu iet staļļos. Cik to var nodrošināt, tas, protams, ir nedaudz cits jautājums. Kad ir veikta izmeklēšana atbraucot, zirgs ir atzīts par veselu un var iet uz stalli. Nākošais, kam ir jāgatavojās, ir veterinārā izvade. Un atgriežoties pie nolikuma, gan arī informācijai pašā sacensību vietā, dažkārt šīs izvadas notiek pēc noteiktas secības, kad vispirms iet ķēvis kastrēti zirgi un beigās ērzeļi, bet ne vienmēr. Bet tas ir arī jāpārbauda pirms jūs dodaties uz izvadu, vai tur nav kāda noteikta secība, kādā ir jāiet. Pats pirmais gatavojums uz veterināro izvadu ir vizuāli vesels zirgs, protams, arī sakopts, tīrs, bet kas ir tās lietas, ar kurām nevar iet uz izvadu, kad nevar piedalīties, ir tad, ja ir vaļējas brūces, kas asiņo, un vēl viena no tādiem biežākajām lietām, ko ir, ja rādas sēnīšu infekcija, tā ir piemērs attēlos redzams, ja, ar tām nedrīkst piedalīties sacensībās un nevajadzētu ierasties sacensībās un visdrīzāk izvadē šādu zirgu nepielaidīs pie starta. Zirgus uz izvadi var vest gan sportisti vai viņa palīgs, izņemot pasaules sporta spēlēs, pasaules kausa finālos, kur šī izvadi ar zirgu iet pats sportists. Jābūt ir atbilstošam apģērbam un apaviem, atbilstošam, kas būtu piemērots tam, lai apietos ar zirgu, lai izveiktu zirga izvadi. Zirgam galvā, izņemot atsevišķu disciplīnas, ir jābūt iemauktiem un noteikti jābūt piestiprinātam sacensību numuram, parasti kreisajā pusē, tā, lai tas būtu labi redzams. Izvadē konkūra un iejādes pariejādes disciplīnās drīkst būt steks, kas ir līdz 1,20 m gara. Citi noteikumi ir tiem, kas piedalās braukšanas, arī trīscīņu sacensībās, bet šajās disciplīnās var būt arī steks. Un nekas cits uz izvadas brīdi, ne saites, ne kājsarga, ne sagas nedrīkst būt zirgam virsū. Jā, un gatavojoties izvadēji, ir labi mājās mazliet patrenēties ar zirgu, skriet, nevis darīt to nostājoties komisijas veterinārās priekšā, un tad izrādās, ka zirgs to dara pirmo reizi. Protams, tāpat ir zirgi, kas māk skriet mājās un neskrien izvadēs, bet vismaz nedaudz pamēģināt, kā tas darbojās, nav slikti arī mājās. Šeit tad pirmais ienākot izvades vietā ir zirgu nostāda komisijas, veterinārās komisijas priekšā, stāvot zirgam kreisajā pusē, ir ieteikts ar brīvu pavadu, ja vien tas ir iespējams, un veterinārās apstaigā zirgu, apskata no visām pusēm, tam salīdzina, identificē atkal vēlreiz atkārtoti mikroshēmu, ja mikroshēma nestrādā, tad salīdzina ar identifikācijas zīmējumu pasē. Un tad sekojoties šeit ir schematisks zīmējums, bet kopumā visas izvadas notiek pēc vienas schēmas, tie ir soļi, neliels gabaliņš rikši, tad ir aplis ir jāveic pulksteņa rādītāju virzienā, respektīvi soļu gaitā pa labi, un tad ir rikši atpakaļ līdz paneļa pārstāvjiem.
Un tad, kad zirgs ir šo veicis, tad tiek pieņemts slēdziens vai ir zirgs pieņemts, viņš ir var accepted, var piedalīties sacensībās, not accepted, ka viņš nepieņemts, nevar piedalīties, vai trešais, kas varbūt ir tā saucamais holding box, jeb burtiski tulkojot aizturas box, tā kā viņam latviski viņš īsti netulkojas, tad lietošu terminu holding box. Un, ja zirgs, kad tiek zirgi sūtīti uz holding boxu, ir, ja viņiem ir šaubīga, nevar pieņemt noteikti, ka viņi var piedalīties, nevar piedalīties sacensībās, ja viņiem ir šaubīgs šis slēdziens, tad viņus iet uz holding box, kur veterinārārsts veic viņu vēlreiz apskati, un tad, kas var būt gan soļu rikšu gaitā, gan izpalpēt kājas, arī nagu palpācijas stangas viņš var lietot. Un pēc šī holding boxa zirgam ir vēlreiz jāiet reinspekcija tajā pašā izvades laikā, vai nu viņu uzreiz palaiž atkārtoti, vai izvades beigās kā kādu no pēdējiem. Kāda ir paši veterinārā darba struktūra no veterinārārstu puses sacensībās? Tad, pirmkārt, ir gan oficiālais veterinārārsts, gan ārstējošais veterinārārsts. Ārstējošais veterinārārsts, iesauc permitted treating veterinarian, tas ir arī veterinārārsts, kurš ir ko FEI ir apstiprinājis, kā devis viņam tiesības ārstēt zirgus FEI sacensībās. Šie veterinārārsti speciāli gatavojās kārto eksāmenu, un viņi strādā gan kā sacensību ārstējošie veterinārārsti, gan tie var būt arī komandas veterinārārsti, ja ir komanda. Tie var būt sportista privātie veterinārārsti, viņi var būt arī holding boxa veterinārārsti. Otrs obligāts ir pārstāvis ir oficiālais veterinārārsts, kas parasti ir divi. Viens ir veterinārais servis menedžeris, kas nodrošina to, lai sacensībās būtu nepieciešamā infrastruktūra veterinārā darba nodrošināšanai, un veterinārais delegāts, kas uzrauga, lai tiktu ievēroti visas veterinārās prasības un noteikumi sacensībās. Un tad, jā, tad nevienmēr, bet varbūt tā saucamais, burtiski latviski pareizi tulkojot, tas būtu dopinga kontrolieris, bet mēs viņus parasti saucam par dopinga veterinārārstiem, kaut gan viņi paši saka, ka viņi ir antidopinga ārsti, nevis dopinga, jeb angliski testing veterinarian, kas ir neatkarīga struktūra, kas ierodās sacensībās un var veikt dopinga analīzes. Viņai tāpat konsultējās gan ar ārstējošo veterinārārstu, gan ar servis menedžeru, veterināro delegātu, grand jury par to, ja kādi zirgi, kuriem iesaka, ir aizdoms par kaut kādu rīcību, zāļu ievadīšanu, kurus varbūt kāds veterinārās no šiem saka, ka tam būtu vēlams veikt testēšanu, bet dažkārt arī šie testējošie veterinārārsti neatkarīgi no visiem pēc savas izvēles veic testēšanu. Un sacensībās nav tā, ka nekādus medikamentus nedrīkst lietot, bet kaut kas ir atļauts un tikai ir jāzina, kas un pie kādiem, kur meklēt informāciju un kurš šos medikamentus var ievadīt. Pirmkārt, ir tāds Equine Prohibited Substances list, kas arī ir atrodams gan mājaslapā, gan aplikācijās, kas ir zirgiem aizliegto vielu saraksts.
zem kura ir divas kategorijas aizliegtas vielas, banned substances, kas ir jebkurā laikā aizliegtas medikaments, zāļu vielas un kontrolējumās zāļu vietas, jeb controlled medication substances. Un kuras savukārt dažās situācijās var tikt atļauts lietot arī pirms sacensībām vai sacensību laikā. Piemēram, pie šīm zālēm, pie kontrolējumām zāļu vietām, piemēram, pieder pretiekaisuma līdzeklis fluniksīns, ko droši vien lielākā daļa no jums zina kā medikamentu, ko lieto pie paaugstinātas temperatūras, pie sāpēm, kolikām. Un ir divas veterinārās formas, kas tiek izmantotas sacensībās, lai atļautu ievadīt kontrolējumās zāļu vielas un ne orālos medikamentus, respektīvi medikamentus, ko neievada caur perorāli, caur muti, kā arī terapija, kas nav iekļauts aizliegto vielu sarakstā. Forma A tiek izmantot, lai atļautu ārkārtas ārstēšanu ar kontrolējumu zāļu vielu pirms spējas sacensībām vai to laikā. Un šo formu, abas divas formas aizpilda veterinārārsts viennozīmīgi, un tas negarantē to, ka tās tiks pieņemts un zirgam atļaus piedalīties sacensībās, ja viņš ir saņēmis šo kontrolēto zāļu vielu, bet to izskatīs veterinārā komisija un tiesneši, vai šis konkrētais zirgs drīkst piedalīties sacensībās. Tas neatslēdz to, ka zirgam var tikt un visdrīzāk tiks ņemtas arī dopinga analīzes, ja viņam šī forma būs un zāles būs ievadītas, viņa pielaidīs pie starta, viņam var ņemt analīzes un visdrīzāk viņas arī tiešām ņems, bet atrodot šo konkrēto vielu, tā, un ja viņi nepārsniegs kaut kādus limitus, tas iespējams tiks attaisnots. Un tad ir bet pastāv arī situācija, teiksim, zirgs ierodās sacensību vietā ar formu A, ka viņam ir lietots tas pats fluniksīns, jo viņam ir bijis drudzis pirms izbraukšanas no mājām, ka veterinārā komisija šādu nepieņem un zirgu nepielaiž pie starta. Formu B savukārt izmanto, lai atļautu ārstēšanu ar neorāliem medikamentiem, kas ir attiecīgi injekcijas, infūzijas, nebulizācija, inhalācijas, kā arī terapijas, kas nav iekļauts aizliegto vielu sarakstā, kas ir, teiksim, rehidratācijas šķīdumi un antibiotikas. Un šo formu izmantot, kad šos medikamentus lietot sacensību laikā. Jātnieki vai palīgi zirgiem var ievadīt tikai perorāls medikaments, kas nav iekļaut aizliegto vielu sarakstā, kā piemērs varētu būt omeprazola pasta. Bet arī šeit es minu piemēru, bet ir jāskatās vienmēr atkarīgs no disciplīnām. Galvenokārt mēs runājam par konkūra iejādes braukšanas sacensībām, driving braukšanas sacensībām, kas pie mums notiek, bet, teiksim, ir disciplīnas, kur arī omeprazola pasta ir aizliegta. Un tāpat var veikt inhalācijas, ja ir noformēta forma B. Un, protams, atkarīgs no tā, ar kādām zāļu vielām zirgs tiek inhalēts. Šajā formā B ir arī jānorāda, teiksim, tas būs fizioloģiskais šķīdums vai eterisko eļļu maisījums, kas ir parasti biežāk lietotie tieši sacensībās. Tad šī forma ir jāiedod, jāieliek pasē, jāparāda veterinārās izvadas laikā, ka šīs te jums tāda ir un zirgam tiks veikts inhalācijas.
Ir aizliegts pašiem veikt injekcijas, jebkāda veida, un ne tikai aizliegts veikt injekcijas, bet pie zirga boksa nedrīkst atrasties ne šķirts, ne adatas. Ja tādas atrod, zirgu un jātnieku var diskvalificēt no sacensībām. Bet galvenais, ko es gribētu vērst uzmanību, ir, ka ir jāizmanto šī te iespēja vērsties pie sacensību ārstējošā veterinārārsta, jo viņi ir domāti tam, lai gan palīdzētu ārkārtas situācijās, gan, kas var rasties sacensību laikā, ja ir traumas, kolikas, gan arī, lai atbalstītu zirgus, ja viņi ir un sniegtu atbalsta terapiju, ja, teiksim, jūs redzat, ka zirgs ir sagurs, ja ir liels karstums, un ir šie te atļautās lietas, ko veterinārārsts drīkst ievadīt, tā skaitā šķīdumi, vitamīni, aminoskābes, kas var būtiski uzlabot zirga pašsajūtu, un kas ir arī nepieciešama tad, ja tiešām ir sacensības, īpaši notiek lielā karstumā. Šie veterinārārsti nav tāpēc, lai kontrolētu un aizliegtu, bet tāpēc, lai būtu sacensību vietā un palīdzētu, kad tas ir nepieciešams. Viņiem var droši vērsties. Un visbeidzot, noslēgumā atgriežoties pie FEI izstrādātajām aplikācijām, tiem, kas vēl nelieto, man šķiet, nav gluži par veterinārijas tēmu, bet jauna ļoti ērtā aplikācija FEI TAK app, kas ir par inventāru, kādu var lietot un nevar lietot noteiktās disciplīnās. Šeit var redzēt dažus piemērus, kas ir par saitēm, kāda veida saites var lietot, kurās disciplīnās, kājsargi, mutes dzelža. Un, ja kādreiz rodās jautājumi, vai šo var likt jaunzirgam vai nevar likt, vai šo var lietot iejādē, nevar lietot, tad šī aplikācija sniedz atbildes. Un kopumā vispār gribētu teikt, ka FEI mājaslapā ir atrodama ļoti daudz noderīga informācija gan par sacensību noteikumiem, veterināriem noteikumiem, kas ir gan rakstiskā, gan īsu video pamācību veidā. Tāpat par šīm aplikācijām var atrast visu informāciju, kā ievadīt zirgus, kā ievadīt temperatūras, kā mainīt īpašniekus un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā ir vērts kādreiz ieskatīties. Tik tā būtu no manas puses. Paldies par jūsu uzmanību. Ja jums ir kādi jautājumi, ja nav, tad došu vārdu Marekam Samohvalovam no Pārtikas un veterinārā dienesta. Viņam ir. Jā, man ir jautājums Danai. Jā. Tāds jautājums. Ja notiek nacionālās sacensības, pareizāk sakot, tā piemēram kleistos starptautiskas sacensības, bet zirgi ir nacionālie, kuriem nav FEI pases. Kā ir viņiem ar šo te horse app? Viņiem ir arī obligāti jābūt notificētiem un temperatūra mērīšana jāveic vai kā citādi, jo viņiem nav šis FEI pase. Jā, ja viņi stāv tāpat sacensību staļos, viņiem ir jāveic tāpat šie mērījumi. Viņa vajadzētu būt tāpat FEI numuram un attiecīgi var piereģistrēt FEI aplikācijā. Un, jā. Okay, bet nebūs tas FEI pasa, bet aplikācijā viņus var pievienot, un tas tā kā arī būtu jādara. Jo tas, laikam, ir, līdzās, ja mums Rīgā būs tās sacensības. Jā, tas ir tāpat jādara. Visiem zirgiem ir. Visiem, kas, tas neatiecās uz tiem zirgiem, kā, piemēram, tā kā bija Rīgā, ka ir vakarā
sacensības, kur atbrauc tie zirgi, kas tikai iebrauc un aizbrauc uz vienu maršrutu, kas nesaskarās ar feju sacensību zirgiem, kas netiek turētajos staļos, uz tiem tas neatiecās. Bet, ja teiksim, viņi ir zirgi, kas atbrauc un tiek likti sacensību staļos, tad uz tiem tas attiecās visiem. Es varbūt, ka tagad pareizāk. Jā, paldies. Paldies. Dana, mums ir jautājums čatiņā, cik bieži feju pasē jābūt INAN analīzēm? Jā, par šo jautājumu jums atbildēs Mareks. Jā, es varu jau atbildēt uzreiz, droši vien, ja kamēr tas jautājums ir svaigs. Tātad INAN analīzēm nav jābūt INAN, tātad feju pasē un šobrīd arī Latvijas pasē šobrīd tā kā tas nav vairs netiek prasīts, jā, tā kā tas nav nepietiekams. Tas ir noiets etaps. Bet, protams, ir jāvēro situācija, braucot uz kādu valsti. Valstī mēdz būt atsevišķas prasības par kaut kādām konkrētām slimībām. Jā, tā kā tas gan ir tad par katru konkrētu valsti atsevišķi jānoskaidro, vai ir papildus prasības, papildus noteiktajām uz slimībām. Piemēram, Igauniem nav nekādu papildus prasību, ja tur brauc tieši tāpat kā šobrīd ir Latvijā, arī tad bez papildus izmeklējumiem. Savukārt Lietuvā, varbūt Dana zina, kā Lietuvā situācija. It kā viņi arī gājas to. Esot arī it kā no šī gada atceltas. Līdz šim bija jāizmeklē uz 3 slimībām, bet it kā no šī gada, tā gan varbūt arī ir mazliet neoficiāla informācija, bet esot atcelts. Jāskatās ir arī sacensību nolikumos, vai parādīsies vēl, bet... Tieši tā sacensību nolikumā ir jābūt atzīmē. Ja tā atzīme ir, tad attiecīgi arī tad asins analīzēm jābūt izdarītām. Un tad tas ir vai nu ierakstīts pasē, vai nu ir testēšanas pārskats. Vislabāk tad gan ir pasē ierakstīts. Ja, tas gan. Tā kā tas ir atkarīgs no tā, kur jūs plānojat doties uz kurām sacensībām. Mums vēl ir jautājums, vai ir plānots vakcinācijas faktu pārbaudīšana ar titru izmantošanu, ņemot vērā, ka pastāv situācijas, kur jātnieki zirgu saimnieki kopā ar veterinārārstiem nodrošina tikai vakcinācijas fakta ierakstīšanu pasē. Kādreiz šāds jautājums ir bijis pacelts feja aprindās, bet es domāju, ka tas fiziski tik drīz netiks darīts, un nav izdarāms. Jā, bet, teiksim, tā vakcinācija pret gripu jau ir pašu cilvēku interesēs, un ja veterinārārsts ar to zirgu īpašnieku vienojas par kaut kādu slēptu nevakcināciju, tad tas, principā, to atbildību jau tam zirgu īpašniekam uzliek arī. Tas var beigties, Dan var pastāstīt, kādi ir bijuši gadījumi, kā tas beidzās, ja, kad ir nevakcinēti zirgi, viņi reāli tiešām arī saslimst, ja, un tā vakcinācija strādā. Un tas tāpat kā citām slimībām pierādīts, ka vakcīnas strādā. Jā, man liekas, ka ir jāorientējās uz to, ka nevis meklēt noziedzniekus, bet saprast, tieši tā, kāpēc to vajag, ka tas nav tikai tāpēc, ka feja to prasa vai federācija to prasa, bet tas ir tiešām jādara, un man liekas, ka būs arvien mazāk šo te gadījumu, kur vakcīnas tiek vienkārši ierakstīts pasē. Un jā, man ir tas, ko es tikai varu pateikt no savas puses, atverot pases, mums nevajag veikt titru, lai zinātu, kuri zirgi pilnīgi noteikti nav vakcinēti pa īstam, ja tā varētu teikt, ja mēs redzam, ka vakcīna ir ierakstīta un nav ielīmēta uzlīme. Droši vien 99% gadījumu šis zirgs nav vakcinēts, tāpēc, ka visām vakcīnām ir uzlīmes,
Un, ja šī vakcinācija tiek veikta, tad attiecīgi uzlīme tiek ielīmēta pasē. Tā kā, tāpēc nevajag tērēt naudu titriem, bet, nu, protams, lai to pierādītu, tad būtu jāveic titri. Jā. Nu, vai klātesošiem vēl ir kādi jautājumi, vai mēs tad teiksim vēl paldies Danai un lūksim Marakam turpināt? Nu, izstāst, ka jautājumu laikam vairāk nav. Nu, tad Danai paldies un labu dienu tev šodien. Paldies. Ok, labi. Tad es saprotu, ka es varu slēgties klāt. Jā. Labi, es uzlikšu arī video. Nezinu, kā tur izskatās video. Droši vien, ka ne video. Tā, mēs kaut kā pazaudējām Maraku, bet es domāju, ka viņš mums tūlītās atgriezīsies un turpinās. Lietošana ir regulēta ar diezgan, nu, teiksim, diezgan spēcīgā līmenī, jo zirgi ir tā suga, kas pietiekami daudz pārvietojās un daudz arī nu, jābūt arī izsekojumiem. Ja mēs tā skatāmies precīzāk, ja, tad ir vairāku kategoriju zirgu dzimtas dzīvnieki, un tas viss ir arī regulās, ir noregulēts. Ja, drusiņ, lai jums arī tie numuri kaut kādi paliek atmiņā, tad jūs varat arī izmantot, paskatīties arī plašāk, ja ir vēlme to uzzināt un iedziļināties. Tā, kad ir nokaušanai paredzēti zirgu dzimtas dzīvnieki, tā būtu ne šīs dienas sarunas tēmas, un ir reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki, un tie tādi ir īpaša kategorija. Savukārt, kas tad regulē zirgu dzimtas dzīvnieku veselības prasības? Ja, tad ir dzīvnieku veselības tiesību akts, tas ir arī regula jau no 2016. gada, un tā tad arī jau ir spēkā Latvijā un visā Eiropas Savienībā kopā. Ja, nu, tad galvenie uzdevumi, kas saistās ar dzīvnieku īpašniekam ir jādara un kas jāsakmē ar savu zirgu veselībai, veterināro zāļu lietošanu, ko šodien jau arī Dana. Tāpat par visi pārējie apstākļi, kas nepieciešami labturības nodrošināšanai, biodrošībai, slimību profilaksei, sadarbībā ar kompetentajām iestādēm, šajā gadījumā Latvijā mums pārtiks un veterinārais dienests, šobam arī slimību uzraudzība, ja, un pārvietošana attiecīgi ievērojot visus noteikumus. Visiem objektiem, kur tiek turēti zirgi, jābūt reģistrētiem, tas mums Latvijā ir diezgan jau sena vēsture.
Līdz ar to mums tas nav pārsteigums, ka zirgu staļļi ir visi reģistrēti, visi atrodas Lauksaimniecības datu centra reģistrā. Un, attiecīgi, tas ir tas ir svarīgs punkts, ja, jo zirgam precīzi jābūt, jāatrodās konkrētā stallī, konkrētiem datumiem. Visbiežāk tas ir kā minimums 1 mēnesis, kas vajadzīgs, lai zirgs būtu bijis konkrētajā stallī. Un, attiecīgi, tad mēs par to arī pārliecinamies Lauksaimniecības datu centra datubāzē, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Marek, tu droši vari bišķi skaļāk runāt, man liekas, Jā, ok. tā drošāk. Jā, labi, es vienkārši tā. Okay. Jā, tāda attiecīgi katram zirgam ir jābūt reģistrētam arī individuāli. Un individuāla zirga apzīmēšana šobrīd ir ar mikročipu, un kā papildus apzīmējumi ir zirga apraksts, arī tas, kas atrodas tātad pasē ielīmēts. Bet pamats ir šis te mikročips, viņš ir unikāls un neatkārtojams. Tā, protams, ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kad viņi tā kā deaktivizējas un pazūd kādreiz vai kaut kas tam līdzīgs, bet tad veterinārās tiesības ievadīt atkārtot vēl vienu mikročipu, un tad pasē mēdz būt tā, ka ir 2 mikročipi, un pie kaut kādiem apstākļiem tad arī viņi nolasās abi 2. Bet bez mikročipa zirga pārvietošana nekur nav iespējama. Zirgs tātad vajadzīgs, lai pārvietotos ar visu mikročipu un arī zirga pase, attiecīgi arī kā dokuments, kurš ir obligāts, lai varētu veikt zirga pārvietošanu. Savukārt, tas, kas ir garantēts no Eiropas Savienības puses, un visas dalībvalstis, ieskaitot Latviju, ir uzņēmušās šo atbildību, ir tieši regulētas jau ar šo te Eiropas regulējumu, un tās ir tās slimības, kuras ir bīstamas gan zirgu sugai, gan arī cilvēkiem. Un tāpēc šeit mēs runājam par tādām slimībām kā Āfrikas cūku mēris, Malleus, ļaunienāšu latviski. Tāpat ir slimības, kuras Eiropas Savienībā ir vai arī var tikt ievestas, ir Venecuēlas zirgu mēris, encefalīts, tripanosomoze, vaislas sērga, infekciozā anēmija. Un arī garantijas tātad starp dalību valstīm tiek sniegts par zirgu virusālu arterītu un kontagiozometriju. Attiecīgi jūs varat arī redzēt konkrētu regulu numurus. Es viņus droši vien nesaukšu, bet varat apskatīties un iedziļināties, kā tas viss tiek garantēts. Un attiecīgi šīs ir tās slimības, par kurām mēs runāsim tālāk, tāpēc arī tad ir certifikāti, un par kurām arī tiek sniegtas šīs te garantijas. Konkrēti, izmantojot šīs te slimības. Tā. Un savukārt ir arī izstrādāt veterināro certifikātu paraugi, kuri arī tad ir redzami, un es jums arī viņus nedaudz dažus parādīšu nedaudz vēlāk. Droši par ieviešanu Eiropas Savienībā mēs nerunāsim, jo tas ir višķi punkts, un tad mēs šo te varētu netaisīsim ciet. Netaisīsim tā. Jā. Palka.
Es ceru, ka jūs mani redzēt, kāds varbūt var apstiprināt. Jūs redzat to pašu ekrānu, kur rakstīts zirgu dzimtas dzīvnieki. Jā, Marek, mēs redzam un Jā. droši skaļāk, jo kaut kā Jā, brīdī labi, tu esi labi. attālinies un tad tāda Labi, labi, tā kā labi, nav es tik stabila tā skaņa. Mēģināšu skaļāk, un ekrāns tad ir redzams. Ok, tā. Jā, te nedaudz ir vēlreiz tāda arī tas, ko es jau izstāstīju, jau vēlreiz šeit ir normatīvais regulējums par zirgiem. Varbūt te ļoti skaidri ir pateikts, kas tad ir reģistrēts zirgs. Un tas arī ir svarīgi, ka pārvietojot zirgus, ja, starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, viņiem ir jābūt reģistrētam zirgam. Tātad reģistrēts zirgs ir tāds, kurš ir tīrs šķirnes vaislas dzīvnieks, kurš šķirnes dzīvnieku audzētāja biedrība vai asociācija vai institūcija, kas atzīta, ir iekļāvusi vai var ierakstīt ciltsgrāmatā. Un otrs veids ir tāda zirgu sugas dzīvnieks, kas reģistrēts apvienībā vai organizācijā, kas nodarbojas ar sportu. Ja, tad patiesībā šie ir divi veidi, kas varētu būt. Viens ir šķirnes dzīvnieks, otrs sporta dzīvnieks. Ja, tad tas ir Latvijas gadījumā, viņam jābūt reģistrētam Latvijas zirgaudzētāju biedrībā vai Latvijas šķirnes zirgaudzētāju asociācijā. Ja, tas arī ir atzīme pasē par šo te, ka tas ir šķirnes dzīvnieks. Ja, šis ir, jā, tā tad ir reģistrēts. Un otrs veids ir starptautiskā, jeb FEI pase, ko izdod Latvijas Jātnieku federācija. Ja, tad šis ir svarīgi, jo tālāk arī certifikācija viss saistās ar to, ka ir reģistrēts zirgs. Jo, ja zirgs ir nereģistrēts, ja nereģistrēts, bet viņam nav šīs atzīmes, tad viņam attiecīgi arī pārvietošanas prasības būs stingrākas nekā tas ir reģistrētiem zirgiem. Ja, tā kā vēlreiz varbūt nepārstāstīšu par zirgiem, mēs izrunājam par identifikāciju, es ceru, ka ir skaidrs. Un tad nonākam pie to, kas dalību valstīm ir jābūt izsniegtam certifikātam. Ja, tā tad pārvietojot zirgus, jebkāda iemesla dēļ dalību valstīm ir nepieciešams veterinārais certifikāts, izmantojot reises sistēmu. Un tas ir tā svarīgā ziņa, kur, diemžēl, nav nekādas atkāpes, nav pateiktas par šo tēmu. Un tas nozīmē, ka arī braucot uz Lietuvu vai uz Igauniju, braucot uz sacensībām, ir jābūt šim te reises certifikātam arī saņemtam. Un ierodoties uz sacensībām, ir iespēja, ka tās valsts veterinārais dienests var ierasties pārbaudē un attiecīgi tas var nenotikt arī dokumentāli iemeslu dēļ, vai jūs varat izpelnīties kādas konkrētas sankcijas jau konkrētā dalību valstī pastāv. Tā kā tas ir tāds pietiekami svarīgi. Pagājušajā gadā mums bija gadījumi, kad no Polijas mums bija ziņojumi, ka Latvijas pārstāvji ir ieradušies bez veterināriem certifikātiem. Attiecīgi mēs veicam pārunas ar šiem klubiem. Jā, un tā. Nevajadzētu braukt bez veterinārā certifikāta ārpus valsts. Šobrīd tas ir tas, kas ir obligāti. Ir atrunāta tāda iespēja, ka varētu būt bez veterināriem certifikātiem starp atsevišķām dalību valstīm, bet saskaņā ar šo jauno regulējumu šīs atkāpes ir ļoti retas. Tikai 2 dalību valstis ir piemērojušas, Francija un Īrija. Ja, kas ir atrunājušas konkrēti, kādas viņiem varētu būt iespējas pārvietot zirgu bez certifikātiem. Un te jāsaka tā, ka mēs pašlaik esam uzsākuši tādas sarunas ar Igauniju un Lietuvu, bet tur vēl pagaidām sarunas pašā sākuma posmā par to, ka varētu būt starp 3 Baltijas valstīm kaut kādu vienošanās un arī mēģināt šādu te atkāpi piemērot, bet šobrīd, kā jau es teicu, mūsu valstīm nekādas atkāpes nav, līdz ar to reises certifikātam ir jābūt saņemtam. Tā, varbūt nedaudz te ir tātad certifikāta formas, kādas ir paredzētas, ja, zirgu pārvietošanai, ir tās, ko mēs visbiežāk izmantosim.
Tā. Tas faktiski tās formas, viņas lieto veterinārārsti un veterinārie inspektori, un attiecīgi piemērotas formas ir 2 veidu. Un tāpēc es tagad pievērsīšos pie šie te biežāk uzdotie jautājumi. Tā, viņš pārtulkos arī. Šīs mājaslapas adreses jūs varēsiet arī paši izmantot, paskatīties, ja būs tāda interese par to padziļināt. Kāds certifikāta derīguma termiņš zirgu dzimtas dzīvniekiem pārvieto uz citu dalībvalsti? Tas tāds viens no svarīgākajiem. Certifikāts parasti ir derīgs 10 dienas, tomēr zirgu dzimtas dzīvnieku gadījumā, ja viņam ir šie te pase un viņam ir FEI pase ar validācijas marķējumu, tātad FEI reģistrētiem zirgiem mēs varam iedot veterināro certifikātu uz 30 dienām. Attiecīgi tas nozīmē, ka jūs sezonas laikā, piemēram, jūs plānojat braukt uz kādu tūri, pieņemsim Lietuva, Polija un pēc tam atpakaļ uz Latviju, mēs varam iedot certifikātu uz 30 dienām, minot šīs te valstis, kur jūs nosat. Attiecīgi šis certifikāts ir derīgs vairākas reizes. Jūs varat vai nu aizbraukt vienreiz uz Poliju, vienreiz Lietuvu, vai arī braukt uzreiz Lietuvu, Poliju un pēc tam atgriezties atpakaļ. Tad attiecīgi tas bonus tiem zirgiem, kuriem ir FEI pases. Tad to var izmantot un vajag izmantot. Bet vispārīgi tātad ir certifikāta derīgums 10 dienas. Tā, vai būtu jāveic uz citu dalībvalstu pārvietojumu zirgu dzimtas dzīvnieku klīniskā pārbaude? Jā, protams, klīniskā izmeklēšana ir jāveic, un tā jāveic 48 stundu laikā, vai pēdējā darbdienā pirms zirgu dzimtas dzīvnieku pārvietošanas. Te ir tas, ka ja jūs uzrakstīšu iesniegumu, tad mēs veicam to pārbaudi, aizbraucam saimniecību, veicam dzīvnieku identifikācijas pārbaudi un arī klīnisko izmeklējumu. Bet mēs varam arī, ja tā jums būs ērtāk, mēs varam arī izmantot mūsu Latvijas veterinārārstu, kā teikt, sniegumu, un šo te klīnisko izmeklēšanu veic veterinārārsts, aizpildot noteikts formas dokumentu, dzīvnieka izmeklēšanas, klīniskās izmeklēšanas un identifikācijas akts. Un tad jūs šo te dokumentu tad attiecīgi varat iesniegt Latvijas veterinārajā dienestā, tad mēs nebrauksim veikt šo te klīnisko izmeklēšanu uz vietas, bet mums jau būs no veterinārā ārsta šīs dokuments, attiecīgi jums tas varētu būt arī ātrāk un straujāk tas varētu notikt. Tātad, vai zirgam, kas paredzētu piedalīties sporta pasākumā citā dalībvalstī, vajadzīgs certifikāts? Tas ir tas, ko es jau minēju, ka jebkuram zirgam, ko pārvieto uz citu dalībvalsti, ir jāpievieno certifikāts, kas izdots vai nu tad forma ir vienam zirgam, vai nu forma, kas ir paredzēta vairākiem zirgiem. Attiecīgi tas ir tas, ko mēs jau runājām, ka gaidām nekāds atkāps nav, un nekas nav paredzēts. Tātad, kā var pārvadāt zirgus? Zirgus, ko pārvieto starp dalībvalstīm, ir jābūt pārvadātājiem, kas ir reģistrēts veterinārajā dienestā, un tam ir piešķirts unikāls reģistrācijas numurs. It kā Latvijā uz vietas mums nav vajadzīga šī reģistrācija, zirgu pārvadātāji varētu nebūt reģistrēti, bet veicot pārvadājumus uz citām dalībvalstīm, kaut vai braucot ar savu zirgu, tad ir jābūt reģistrētam pārtikas un veterinārajā dienestā. Tas ir tādā vienkāršotā veidā, bet šis ir jāveic, ja jūs kaut vai savu zirgu gribat braukt, attiecīgi, lai saņemtu arī veterināro certifikātu, tas būs nepieciešams. Un juridiskais pamatojums tiek iedots precīzi, kur tas ir rakstīts. Bieži vien tā prasa, kur tas ir rakstīts. Tas regula. Tas ir rakstīts. No kurām valstīm var ievest zirgu dzimtas Eiropas Savienībā, to es droši vien neskatīšu, jo tas tad attiecīgi mēs varam pārunāt individuāli.
tiem, kam tas būs nepieciešams, tiem, kam tas būs aktuāls. Tā ir tā teorētiskā bāze, un tad es mēģināšu vēl nonākt jau pie praktiskā. Tā, ko jūs redzat? Ligija, vai jūs man dzirdat? Vai kāds cits? Jā, Marek, mēs tevi dzirdam, Jā, bet atkal tu brīžiem paliec kluss. Jā, labi, tā bet jūs skaņa tiešām skaļi runā. Jā, ekrānu jūs arī redzat tagad? Šobrīd nē. Šobrīd nē. Labi, tad es vēl ar ekrānu mēģināšu atrast. Okay. Tā, jāsaprot, kur viņš man pazudis ekrāns. Kāpēc viņš man tik maziņš te ir? Tā. Tā, tagad ceru, ka ekrāns ir redzams. Jā, tad mēs nonācām pie tā brīža, ka jums ir vajadzīgs veterinārais certifikāts, lai dotos uz sacensībām. Jums nav jābrauc uz pārtiks veterināro dienestu. Jūs droši ieiet pārtiks veterinārā dienesta mājaslapā, pvd.gov.lv, e-pakalpojumi, veterinārie certifikāti, un attiecīgi atverat autentificēties ar savu autentifikācijas rīku un sagatavot šo te pieteikumu. Tad būs redzams sadaļa veterinārie certifikāti, un jāpieslēdzās vai nu kā fiziskā persona vai kā juridiskā persona, attiecīgi, kas jūs esiet. Jāpiesaka šis veterinārais certifikāts, jāieraksta, kas tas būs, tad dzīvnieki, šajā gadījumā būs dzīvnieki, un atverās iesnieguma veidlapa, kur nepieciešams aizpildīt visus lauciņus, kas ir atzīmēti ar sarkano zvaigznīti. Tur būs gan dzīvnieku suga, identifikācijas numurs, nosūtīšanas vieta, galamērķa vieta ar detalizētu visu informāciju, kas ir tātad jāieraksta par katru konkrēto sūtījumu, par katru konkrēto zirgu. Un, protams, ka ir nepieciešams, tad arī varat sazināties ar pārvaldēm, kas mums ir. Atvērt. Pārtiks veterinārais dienests, galvenais office ir Rīgā, bet attiecīgi ir pārvaldes pa visu valsti, un kas kuram ir tuvāk. Rīgas objekti, Kleisti un Pierīga ir divās daļās sadalīt. Viena daļa ir tāda Salaspils robeža, tad Daugavas Labaiskras Ziemeļpierīgas pārvaldē, kas atrodas Berģos, un savukārt Mārupes pagasts, Tukuma puse ir Rietumpierīgas pārvaldē, kas ir Tumes pagasts Krīvi, un tad ir Ķekava, Olaine ir šobrīd viena ir Zemgales pārvaldē, attiecīgi jūs varat ieteikties, ja vajadzīgs papildus informācija konkrētajā pārvaldē. Tā kā tas no manas puses arī ir viss, tad veterinārais certifikāts. Tā, jautājumi. Mums ir jautājums čatā, tātad kāda ir valsts nodeva par certifikātu? Visdrīzāk tas ir domāts tas sacensības certifikāts. Es tā domāju. Tā tad nav valsts nodeva, ir samaksa par
stundām. Ja, tad šeit ir inspektoru darba samaksa. Nu, tātad, ja mums nekur nav jābrauc un ir veterināra ārsta šī te zirga klīniskās izmeklēšanas identifikācijas akts, tad vidēji tie būs 17 eiro, jo ir tātad datu pārbaude un datu ievadīšana treis sistēmā. Jo mēs sagatavojam treis certifikātu un attiecīgi tad cilvēki jau var paņemt. Vēl papildus varbūt, kas ir, tad, ja ir kādi, kas enerģiski un aktīvi un bieži lietos un būs braucēji, mēs varam piedāvāt arī pašiem kļūt par reises sistēmas operatoru, un tad jūs varēsiet paši jau reises sistēmā sagatavot pieteikuma pirmo sadaļu, kas ir tieši saistīta ļoti līdzīgi kā arī tagad šī te mūsu pārtiks veterinārā dienas sistēmā, pamat informāciju ievadīt. Kas tas pa zirgu, kas pa saimnieku, no kurienes, uz kurieni brauc, visu to pamat informāciju, un tad inspektoram atliek tikai apstiprināt vai neapstiprināt tieši šo te veterinārās garantijas. Ja, tā kā, tad jau to mēs individuāli runāsim ar tiem konkrēti, kuri redz šo te nepieciešamību lietot treis sistēmu jau paši kā operatori. Mēs esam tādas sarunas ievadījuši ar Inčukalnu jauno jātnieku skolu, un es domāju, ka viņi arī būs pirmie. Mums tādi piemēri ir citām sugām zirgiem, pagaidām vēl neviens nav, kurš gribētu patiešo lietot treis sistēmu. Bet es domāju, ka varbūt arī pēc šīm mācībām pieteiksies, un attiecīgi mēs varam komunicēt un to visu arī paskatīties. Jā, varbūt vēl kādi jautājumi ir. Nu, šobrīd tā kā jautājumu nav. Man bija jautājums, varbūt tu vari ātri, te bija tā instrukcija, kā atrast to pieteikumu formu, bet varbūt vienkārši var ātri parādīt, kā tas ir PVD mājaslapā jau patiešo kā strādā. Tā. Nu, vienīgi būs tā, ka es to nevarēšu, jo es jau man ir cits lietotājs. Tā. Nu, līdz tai lietai laikam, kur ir autorizēties. Jā, tūlītās, jā, tad skatāmies, jā, kas mums tur bija tā formula. Sāksim no sākuma tad. Jā, ja tu lietotu to share screen, tad tev būtu visu laiku nošērots ekrāns, nu to, kas ir tas zaļais, un tev nevajadzētu tā kā katru dokumentu taisīt vaļā ciet. Es īsti nezinu, kādā veidā tu tagad to dari. Jā, bet šobrīd tad ir jautājums, jā, ko jūs redziet? Pagaidām vēl ir instrukcija. Ok. Skaidrs. Tad es vispār diezgan daudz esmu runājis par tukšo, jo es it kā pat jau biju atvērs pārvalžu numurs. Ok, labi. Tad... Nē, tev tad ir nevis jānošēro kaut kāds konkrēts dokuments, bet tas, kas ir, kad tu to šērošanu atver, nu tā iezīmētā ikoniņa. Jā. Tā. Nu, kaut kas pamainījās? Šobrīd nē. Tagad? Jā. Tā. Nu, jā, tad pārtiks un veterinārais dienests mājaslapa. Jā, tā, tad mēs redzam e-pakalpojumi. Ejam uz e-pakalpojumu, veterinārie certifikāti. Jā, kliksim virsū, turpināt. Nu, es paskatīšos, ko viņš man teiks, kad es viņam pieteikšos. Nu jā, veterinārie certifikāti un uzsākt e-pakalpojumu. Tā. Nu jā, un tad viņš te prasa autentifikāciju un tālāk jau tad ir tās sadaļas, kuras atzīmēts ar atzīmi. Jā, tās ir obligātās un citas ir neobligātās. Tas varbūt, ko jūs tādā gadījumā nedzirdējāt no tā, neredzējāt, pareizāk sakot, es tā kā mēģināju nošērot arī mūsu kontaktus. Jā. Nu, tad arī tie kontakti noteikti šeit arī būs redzami. Tā, kontakti un pārvaldes. Jā. Pārvaldes ir pa visu valsti. Jā, tad
tuvākās, tātad, kas ir Pierīgas zonā, kas ir svarīgi, ja, Ziemeļpierīga, Rietumpierīga, Dienvidu Zemgales pārvalde. Nu, attiecīgi tiem, kas ir Valmierā, piemēram, Valmierā būs Ziemeļvidzemes pārvalde, nu, Kurzemē tad būs Ziemeļkurzemes vai Dienvidkurzemes, bet, nu, jūs jau paši arī savus ziniet. Bet, kā es teicu, jums pēc būtības, ja jums ir sadarbība ar veterinārārstu, jums pat nav nekur jābrauc, jūs varat pieteikt elektronisku pakalpojumu un saņemt šo te treis certifikātu, kur uz šobrīd viņš pat nav vajadzīgs jums uz rokas, viņš ir treisis sistēmā, un mēs jums viņu varam aizsūtīt kaut vai tikai kodiņu, un jūs varat to izmantot, vai aizsūtīt uz e-pastu, aizpildītu un tādu, kāds viņš arī ir. Mēs arī šo treis certifikātu parakstam elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu, un visā Eiropas Savienībā viņu ņem pretīm, un nekādas problēmas līdz šim nav bijis. Tā. Vēl kaut kādi jautājumi čatā, es skatos, bet vai tie jau ir atbildēti, vai tie ir jauni? Tie jau ir atbildēti. Nu labi, ja mums vairāk jautājumu nav, sakam paldies lektoriem. Ja, braucot uz sacensībām, mēģinām tad visu sakārtot un ievērot, lai mums nebūtu lieki pārsteigumi, ierodoties sacensību vietā. Paldies laikam par šodien. Ja? Paldies visiem!